Mieru tev un tavam namam. Esi sveicināts jaunā Dieva žēlastības dienā, vēstījumā īsi par galveno. Šī ir tā nedēļa, kad gribas pateikt Dievam paldies. Paldies par mūsu brīvību, mūsu valsti, par visu, ko viņš ir darījis šeit. Neskatoties uz to, vai tie lēmumi, kuri tiek pieņemti tur augšā valdības krēslos, ir mums patīkami vai nē. Bībele saka, ka valdība ir ielikta no Dieva, ka tā mūs uzrauga, un ja mēs negribam bīties valsts varas, tas ir labi, jo tā ir kalpone Dieva labā. Vēstule romiešiem, 13. nodaļa, tur tu visu to vari atrast. Un tāpēc pēc 2 dienām, kad būs Latvijas valsts dzimšanas diena, man gribētos, lai mēs katrs padomājam par to, cik daudz mums tiek dots. Tu zini, mēs esam laimīgi cilvēki. Jā, mēs patiešām esam laimīgi cilvēki. Mums ir sava zeme. Kā Laimons vārdzemnieks saka, savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. Un tā ir brīva. Brīva Kristus vēstī, brīva no kara šausmām, brīva. Un no mums, tieši no mums ir atkarīgs tas, cik brīva tā būs arī nākotnē. Ar atšķirību, ja mēs piederam Kristum. Es gribu turpināt lasīt Salamana gudrību grāmatu un tomēr padomā par šīm lietām. Brīžos, kad tu esi nelaimīgs, atrodi, par ko priecāties. Jo Dieva prieks ir tavs spēks. Un pat ja viss cits iet šķērsām, atceries, Dievs tevi ļoti mīl un savu visskaistāko zemi viņš ir devis tev. Un ja tu esi latvietis un vēl piederi Kristum, tu esi laimīgs cilvēks, jo Latvijā ir brīvas debesis, brīvas no kara šausmām, brīvas no nabadzības un bada briesmām. Tev varbūt tā neliekas, bet Dievs par tevi gādā. Stāv rakstīts, ka neredzēs nabago, nabaga bērnus lūdza maizi un nabagu dzīvojumu trūkumā. Ķersimies pie Salamana gudrību grāmatas, bet padomā par to, tu esi laimīgs. Salamana gudrības grāmatā, kas ir grāmata no apokrifiem, mēs esam tikuši līdz 4. nodaļai. Un Salamans savās gudrībās dalās šādi. Labāk dzīve bez bērniem, bet likumīga, jo nemirstīgā piemiņā ir tikums. Gan Dievam, gan cilvēkiem zināms, kā piemēram seko, ko zudušu apraud, kas uzvaras balvas guvusi godīgā cīniņā, iet vainagota svinīgu gājienu mūžībā. Mazliet pakomentēšu. Labāk dzīve bez bērniem, bet likumīga. Jo nemirstīgā piemiņā ir tikums. Gan Dievam, gan cilvēkiem zināms, kā, piemēram, seko. Mums ir dots piemērs, kam sekot. Mums ir dots Jēzus. Un ja vien mēs viņam sekosim, mēs būsim nodrošināti ar pārdabisku gudrību. Man ir bijuši tādi gadījumi, un es esmu pārliecināta, ka arī tev ir gadījies, ka
Nezinu, kāpēc tu esi rīkojies tā un ne citādi, aizbraucis tur un ne tur, kur parasti, atbildējis tā, kā tu varbūt negribēji atbildēt. Un pēc laiciņa tu redzi, ka tajā ir bijusi gudrība, ka tam ir bijušas sekmes, un tu vari teikt, ka cik labi, ka es tā pateicu, vai cik labi, ka es tur aizbraucu, labi, ka es nebraucu tur, labi, ka es neizdarīju tā. Nu, ir taču tā, vai ne? Tas ir Jēzus, kurš norganizēja tevi pa pareizo ceļu. Dieva vārdā ir teikts, ka Dievs mūs vada nevis pēc mūsu darbiem, nevis pēc mūsu nodomiem, bet pēc sava labā vārda, lai viņa vārds tiktu slavēts. Tāpēc šādos brīžos vērts atcerēties un pateikties Dievam par to, ka viņš tevi ir tik gudri vadījis. Pie tikuma šajā nodaļā Salmāns uzskaita tādu lietu kā ko zudušu apraud. Dievam rūp tie cilvēki, kas nav Kristū, kas iet pazušanā. Viņam rūp arī šobrīd Krievijas cilvēki, Palestīnas cilvēki, Hamas cilvēki, ik viens. Jo galu galā viņš savu dēlu atdeva gan par viņiem, gan par mums. Mēs nevaram būt augstprātīgi un teikt, kur tas šis jau nav ticīgs. Bet Dievs spēja viņu atgriezt, un tev nāksies viņam atvainoties par to. Tāpēc būsim gudri. Lūksim par tiem, kas iet zudumā, kas, kā mēs redzam, pa plato ceļu brauc uz elli. Lūksim par viņiem. Dievam viņi ir svarīgi, tātad viņiem ir jābūt svarīgiem arī mums, un tā ir viena no likumības pazīmēm. Un tad par likumību saka, ka likumība uzvaras balvas guvusi godīgā cīniņā. Atcerieties, ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies. Godīgā cīniņā iet vainagota svinīgu gājienu mūžībā. Nekas uz šīs zemes nevar būt vērtīgāks. Nekas. Tāpēc viena no gudrības lietām ir tikums. Es nezinu, vai tu vari teikt lietām. Bet tikums ir ļoti svarīga pazīme katrā mūsu dzīvē. Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Mondris runāja par šiem te PPP, FFF. Un tas lika aizdomāties par to, ko mēs dzirdam. Un tā nav mana atklāsme. Es to neesmu ieraudzījis Bībelē. Es labprāt meklēšu un atradīšu. Bet vecajā derībā esot bijis jāpienes upuris par katru reizi, kad tu dzirdēji kādu, mūsdienu valodā sakot, lamājamies. Jo tas ietekmē mums. Man pašai ir gadījies, ka pasprūk nepiedienīgi vārdi. Un tad ir jādomā, no kurienes tas ir ielavījies manī. Salamans runā par tikumu. Un tālāk viņš saka, turpretīm bērnu daudzums nelīdzēs bezdievīgo pulkam. No ārlaulības atvasēm neviena neiesakņosies dziļi, droša pamata nebūs nevienai, pat ja zaros sakuplos uz brīdi, ļodzīgi augušas svārstīsies vējā, vētra ar saknēm tās izraus, dzinumus vēl jaunus aplauzīs. Un šajā vietā man gribas kliegt. Lūk, kāpēc Sātans tik ļoti šodien cenšas jauniešus paturēt partneru attiecībās, jebkādās attiecībās. Jo vecajā derībā ir nolikums. Tāpēc lūksim. Lūksim par likumiem, lūksim par valdībām,
lūgsim paši par sevi, bet galvenais lūgsim par tiem, kas iet zudumā. Jo Dievam gan es, gan tu, gan arī tie ārpusē ir tikpat vienādi svarīgi. Debes Tēvs, mēs lūdzam par tiem, kas iet pazušanā. Mēs lūdzam par tiem brāļiem un māsām, kas ir atstājuši novārtā laulības principu. Tevī slēgtas laulības principu. Kungs, Dievs atgriez savu taisnību uz zemes. Tu gan teici, ka tā tam jānotiek, un tomēr mēs lūdzam, Kungs, izrauj šos uz pazušanas ceļa esošos, izrauj, Kungs, jo tikai Tu vari, Svētais Gars, pārliecināt viņus par grēku, taisnību un tiesu. Un es tagad vienojos ar to, kurš šobrīd šo klausās, kura dzīves redzes lokā ir cilvēki, kas atsakās reģistrēt laulību, kam ir bērni dzimuši ārlaulībā, Tēvs. Kungs, ka viņi atgrieztos pie Tevis, ka šis lāsts, kas ir dots vecajā derībā, tiktu salauzts. Es lūdzu arī par maniem dēliem, Kungs. Tu teici, ka Tu piešķirsi gribu viņiem Tevi atzīt, un viņi atgriezīsies pie Tevis, un ne tikai atgriezīsies, bet atgriezīsies no visas savas sirds. Mans Dievs, svētī ikvienu, kurš šo dzird ar savu gudrību, kā mums par viņiem lūgt. Jo īstā gudrība ir pie Tevis, un gudrība ir dievbijības sākums. Māci mums Tevi bīties, Tēvs, lai par mūsu dzīvi Tev vienam ir slava, gods un pateicība šeit uz zemes, un lai mēs varam no Tevis sadzirdēt vārdus: labi darīts, Tu godīgais un krietnais kalps. Es savu dzīvi gribu tā nodzīvot, un lūdzu par ikvienu, kurš vienojas šobrīd kopā ar mani. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.